Es domāju, pirmkārt, šeit ir pārstāvētas dažādas jomas, teiksim, gan privātais sektors, gan valsts un pašvaldību institūcijas. Un, manuprāt, pirmais un nozīmīgākais tātad, varbūt tā moderni var teikt, tā ir tā tīklošanās, tātad ir iespēja savā starpā satikties, uzzināt kaut ko jaunu. Un atkal šeit vienu vietu ir savākt ļoti daudz, kā saka, pārstāvi no šīs drošības jomas. Mēs tā skatāmies un veidojas šī tīklošanās, ja mēs var tā teikt, kas savukārt pēc tam varbūt atkal veido uzticību, uzticēšanos vienam otram, un atkal var tālāk attīstīt kaut kādu kopēju sadarbību īstenībā dažādās jomās, kas tieši saistās ar drošību. Es domāju, noteikti reizi gadā tādam ir jābūt, es domāju, un tiešām paldies Drošības profesionāļu asociācijai par šo iniciatīvu, ka viņi kaut ko tādu sāk organizēt. Noteikti rekomendēju gan pieteikties, piedalīties, gan arī nākt vienkārši apmeklēt un klausīties gan paneļu diskusijas, gan lekcijas, gan arī apskatīt, kas jauns notiek drošības jomā.